Uzņēmējiem iespējas gūt atbalstu biznesa uzsākšanai netrūkst, vien jāzina, kur to meklēt. Arī pie mums jau vairākus gadus topošie un esošie uzņēmēji atbalstu var meklēt kādā no 9 biznesa inkubatoriem vai to filiālēm visā Latvijā. Intervijā stāsta Agris Lapiņš, biznesa inkubatora Magnus valdes loceklis. Sākumā tad vispārīgi varētu pastāstīt ļoti konkrēti un pāris teikumos, kāds ir biznesa inkubatora mērķis. Biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaundibinātus uzņēmumus un nesen dibinātus līdz 2 gadi vecus uzņēmumus. Un arī tos cilvēkus, kas domā dibināt vai nedibināt un taisās dibināt. Tā ir valsts atbalsta programma un tad tie pakalpojumi, ko saņem šeit uzņēmējs vai potenciālais uzņēmējs, ir subsidēti, tas nozīmē, ka viņš nemaksā pilnu cenu par to, un tā nauda nāk no Eiropas un no valsts budžeta. Un Latvijā kopā ir 9 inkubatori, bet katram no šiem inkubatoriem ir 1 vai 2 filiāles. Līdz ar to gandrīz visās lielākajās pilsētās ir pa inkubatoram vai viņa filiālē. Un jūs teicāt, jauns uzņēmums, tas ir līdz 2 gadi, bet pieņemsim, kad ir uzņēmējs, kurš ir darbojies 10 gadus vienā nozarē, bet viņam ir cita ideja, pilnīgi svaiga uzņēmuma ideja. Tas arī tiek uzskatīts, ka viņš jau pieredzējis kā uzņēmējs, bet viņš nāk ar jaunu ideju pie jums. Jā, tad netiek vērtēta uzņēmēja pieredze. Tad, atkal, ja piemēram viņš ir strādājis vienā nozarē, bet viņam ir citas nozares ideja, ko viņš realizē cauri jaundibināt uzņēmumu, tas pilnībā der. Vēl var derēt arī, piemēram, ja cilvēks ir strādājis augstā amatā kādā uzņēmumā, bet kaut kādu iemeslu dēļ viņam ir citādāki uzskati, vai viņš ir sastrīdējis vai vēl kaut ko, bet viņš nodalās un pieņemsim, viņš, es nezinu, ir uzņēmums, kas ražojas, melnalkšņa galdus, un viņš ir izdomājis, ka no liepas koka arī var ražot galdus, bet tas īpašnieks un priekšnieks saka nē, tad iznāk viņš pat paliek tai pašā nozarē, bet tagad tas ir viņa uzņēmums, un priekš viņa tas ir jauns, viņam nav bijis galdu ražošanas uzņēmums, viņš ražos liepas galdus, tas arī der. Skaidrs. Jā. Un kādā tieši veidā jūs, palīdzat jauniem uzņēmējiem? Ko jūs darat, kas tās lietas ir? Ir 2 veidi tā palīdzība galvenā. Tas viens ir tā kā ar padomu, ja cilvēks ir nedrošs, viņš īsti nesaprot, ko viņam vajadzēs no grāmatveža, it īpaši tai dibināšanas procesā. Kā ar vidi, vai viņam ir uz pārtiks veterināro dienestu jāiet vai nav. Ko viņš var tanī iestādē dabūt, ko viņš tanī, vai tas ir obligāti, vai tas nav obligāti. Tādas lietas. Tad tie ir padome, un otra daļa, un kas no kuram ir svarīgāk, otra daļa ir tas, ka daudzus pakalpojumus viņš šeit saņem subsidēts. Pa piemēru, viens no populārākajiem pakalpojumiem ir, jebkuram jaunam uzņēmumam vajag grāmatvedību. Ja tā ir SIA, tad tas automātiski nozīmē dubultā ieraksta principu, automātiski nozīmē, ka cilvēks pats visticamāk sev nevar to sastādīt gadu pārskatu. Tātad viņam vajag grāmatvedi no malas. Lūk, ja jūs ar uzņēmumu esat inkubatorā un slēdzat atbilstošu līgumu, tad sanāk pirmos 24 mēnešus no iestāšanās brīža mēs varam samaksāt lielāko daļu grāmatveža rēķina. Piemēram, ja grāmatvedis maksā 100 latu mēnesī, tad, šeit mēs cēsīs 67 latus samaksāsim uzņēmumu vietā. Domāt, protams, ka katrs bizness ir saistīts lielāku vai mazāku risku. Kāda ir jūsu pieredze, vai latvieši tāda kautrīga tauta reizēm, viņi ir gatavi riskēt? Tas ir mīts, ka latvieši ir kautrīgi. Es absolūti tam nepiekrītu. Ir šādi te apgalvojumi, viņi nekur nesakņojas. Jo, ja tā paskatās, tad, kā visi tie, kas ir inkubatorā, un mēs esam 9 inkubatori, un ja tajos ir arī ap 80, tad 9 reiz 80 ir 700,
Un 3 gadu laikā ir 700 uzņēmumu radušies. Tas ir galīgi liels skaitlis, pietiekoši daudz. Otrkārt, ja tā padomā, visi tie, kas kreditējās un pirka zemes gabalus pļavās, vienalga vai tirzniecībai vai savai lietošanai, viņiem arī izšķīrās riskēt. Tā kā ticēja, ka kaut kas būs. Nē, es nedomāju. Tad pasaules statistika senāk bija, ka to uzņēmēju ir maz, starp 2 līdz 5%. Es pieļauju, ka mūsdienās tas procents ir pieaudzis. Es neesmu lasījis jaunāku statistiku. Es domāju, ka viņš ir lielāks dažādu apstākļu dēļ. Un es absolūti nedomāju, ka Latvija atpaliek no citām valstīm šajā rādītājā. Nav pamata. Mums tikpat daudz uzņēmēju kā tikpat daudz. Tas, kas mums atšķirās, ka mēs sevi vārdos noniecinām. Mēs kritiskāk par sevi izsakāmies, un tad, ja es pasaku, ka mēs raustamies no riska, tu pasaki, ka mēs raustamies no riska, un tad tas ir tāds tā kā viedoklis, un visi domā, droši vien jau tā arī ir. Jā. Mēs par sevi runājam sliktāk nekā ir īstenībā. Un ir tautas, kuras par sevi runā labāk nekā ir īstenībā. Un līdz ar to, pat ja tās īstenības ir vienādas, viņi runā par sevi labāk nekā mēs. Kādas ir, teiksim, 3 pamatīpašības, kādām jāpiemīt ir uzņēmējiem? Bez kā nevar, rakstura īpašības vai, skaidrs, uzņēmējs uzņēmīgs pēc vārda, jau var pateikt. Kas vēl? Tad viņam ir jābūt, tam uzņēmējiem ir jābūt kaut kādai idejai, kaut kam, vai par preci, vai par pakalpojumu. Un tā īpašība būtu, ka viņam noteikti ir jātic. Pašam ir jātic tai precei vai tam pakalpojumam, ka tas ir labs. Viņam ir jābūt neatlaidīgam. Atkal izvēršot, tas nozīmē, viņam ir jāprot uzstādīt ambiciozus mērķus. Un nepietiek, ka tu, kad viņus uzstādi, viņam ir pēc tam arī, ir neatlaidīgi jāstrādā, lai to sasniegtu. Un tad, tas tā riskēšana, tas ir, bet tas ir tā kā arī tā uzņēmība, tas ir tajā ziņā, nevis tāda riskēšana, ka, tā kā azartspēlē man ir pēdējais lats, un es viņu tagad lieku un riskēju, un domāju, ka zaudēšu. Nē, tas ir savādāks risks, bet principā jā. Piemēram, ja es esmu te pašā Altumā, tur dažas tūkstošus aizņēmies, un tagad es zinu, lai to realizētu, man vajag vienu palīgu, es viņu tā kā ņemšu darbā, bet, kā, ja man neizdosies, tur būs visas sekas, es būšu spies viņu atlaist, uzteikt viņam, un tur viss likumjā ir vēl kaut kas. Es to risku uzņemos, jo var jau arī neizdoties.